Labdien, skatītāji, klausītāji! Ventspils jauniešu mediju grupas podkāstā Cepeškrāsns. Un mums šodien viesos ir Emīlija Jasmīna Švarca. Labdien! Čau, Henrik! Vai labrīt? Nē, labdien, jā. Jā, prieks būt šeit. Diezgan interesants sajūta, esot podkāstu veidotājiem šoreiz arī kā viesim. Un tad pastāsti par sevi, ko tu dari ārpus skolas. Nu, es varētu sākt ar to, ka šogad es esmu Ventspils jauniešu domas priekšsēdētāja. Savā skolā darbojos arī skolas pašpārvaldē jau 2. gadu, un 2. gadu esmu arī amatā sekretāra. Kā jau es minēju par podkāstu, tad darbojos arī Ventspils jauniešu mediju grupā, spēlēju vairākos vokāli-instrumentālajos ansambļos un arī apmeklēju dziedāšanas nodarbības ārpus Ventspils Kuldīgā jau vairāk kā gadu pie savas vokālās pedagoģes. Kuldīgā? Kāpēc ne Ventspilī? Tāpēc, ka pēc mūzikas skolas absolvēšanas neaizgāju uz mūzikas vidusskolu, un es sapratu to, ka es neesmu gatava atstāt mūziku, ka tas ir tas, ko es gribu darīt, un es vēlos turpināt. Un man paveicās, ka es sastapos ar ļoti, ļoti foršu cilvēku, ļoti sirsnīgu cilvēku, Agnesi Grāveri, un es viņu uzrunāju, vai viņa būtu gatava mani pieņemt, ka es pie viņas braucu dziedāt, un viņa atbildēja jā, un tad no tā brīža arī braukāju pie viņas uz Kuldīgu. Tad par jauniešu domu. Labi, mums ir jauniešu doma, bet dažādās pilsētās arī ir. Ko dara Ventspils jauniešu doma? Es teiktu, ka Ventspils jauniešu doma ir komūna, kurā šobrīd darbojās... Kas ir komūna? Mēs esam tādi jauniešu kopiena, kurā darbojās šobrīd 20 cilvēki un 20 aktīvi jaunieši no vairākām Ventspils izglītības iestādēm. Tie, kas vēlas darboties aktīvi, tie, kas vēlas, teiksim tā, vairot jauniešu iespējas Ventspilī un apzināties jauniešu iespējas Ventspilī un arī darīt zinām to pārējai pilsētai. Ko dara jauniešu doma pašlaik? Pašlaik mēs plānojam pasākumu, tādu mīļu sirsnīgu pasākumu Ziemassvētkiem kopā ar sociālās aprūpes centra Namiņš bērniem. Mēs esam izsludinājuši ziedojumu vākšanu un arī gaidīsim viņus pie sevis ciemos 13. decembrī. Tas ir viss pagaidām? Jauniešu doma beidzās ar labdarības pasākumu? Protams, mēs noteikti nākošajā semestrī plānosim daudz vairāk pasākumus. Janvārī noteikti sāksim ar to, ka viesosimies skolās un stāstīsim vispār par to, kas mēs tādi esam un ko mēs darām. Un noteikti, ka uzorganizēsim arī kādu tādu iespējīgāku pasākumu. Piemēram? Es domāju, ka mēs varētu uzrīkot kādu koncertam līdzīgu pasākumu, piesaistot mūziķus, varbūt no Ventspils, varbūt kādu, kas nav no Ventspils, vai arī kādu pilsētas mēroga konkursu, kurā jauniešiem izpausties, taisīt priekšnesumus un parādīt sevi. Un ko vēl jauniešu doma dara bez pasākumiem? Mēs esam gatavi būt aktīvi arī sociālos tīklos, intervēt cilvēkus, veidot publikācijas interesants un arī tāds iespējīgākais pasākums, kur mēs noteikti rīkosim un kas jau arī notika pagājušajā gadā, ir Ventspils jauniešu gada balva. Tāds pasākums jau bija pagājušajā gadā. Es gribēju jautāt, kā vispār pagājušajā gadā veicās jauniešu domē, jo cik es skatījos sociālos tīklus, tad tur parādās bieži vien tikai 3 cilvēki. Viena no tām bija tu, man liekas. Jā, pagājušajā gadā es teiktu, ka jauniešu doma, teiksim tā, atsāka to savu darbību, un pagājušais gads bija tāds diezgan mierīgs, jo mēs tā apostījām gaisu vispār, kas tā jauniešu doma tāda ir un kas mums būtu jādara, un visi vēl bija tādi nedroši, un neviens īsti nezināja, ko darīt un kā darīt, un tad es domāju, ka šogad tā latiņa ir jāceļ augstāk un ir jādara. Kāds vispār, vai jaunieši vispār iesaistās Ventspils jauniešu domas darbībā? Tie 20 jaunieši parāda to, ka pieteikumi mazāk bija šogad mazāk nekā pagājušajā gadā, bet tomēr tie 20, es domāju, ka ir aktīvāki nekā pagājušajā gadā. Cerams, ka viņi kaut kur neizklīdīs pa gadu un viss arī paliks un darīs.
Vai tu zini, ko jauniešu doma ir darījusi arī, es saprotu, pagājušajā gadā esot bija tas atalpa, ja? Jā, nu Kas ir bijis pirms tam tad? Vai Ventspilī nekas nav bijis ap šo vispār? Godīgi sakot, man nav ne jausmas, tik cik man mamma stāstīja, ka jauniešu doma esot bijusi, viņa vienkārši ir bijusi neaktīva, un tad pagājušajā gadā, teiksim, tā darbība ir atsākusies. Tad jauniešu doma, tad taisīs mums jācer, tad Ventspils jauniešu gada balvu, tagad labdarības pasākums namiņā. Vai jūs domājat par to, kā teiksim tā, vairot jauniešos šo aktivitāti? Es domāju, ka ar tādu mērķi, lai vairotu aktivitāti, mēs arī iesim pa skolām un stāstīsim par sevi, jo es domāju, ka iemesls, kāpēc jaunieši ir tik neaktīvi un viņi neiesaistās, ir tāpēc, ka viņi nezina, kādas ir tās viņa iespējas, un tāpēc ir svarīgi to stāstīt jauniešiem. Ok. Ko tad vēl, es saprotu, jauniešu doma, protams, nav vienīgā lieta, arī dziedi mums, jā? Jā. Kur tu dziedi mums? Dziedu es Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas jauktajā korī Augšup jau 3. gadu. Pagājušajā gadā, šogad. Kurā balss grupā? Pirmais soprāns. Jā, pirmais soprāns. Jā, bija dziesmu svētkos noteikti neaizmirstama pieredze, vienmēr glabājuši atmiņas. Tās bija ļoti tiešām skaists un emocijām bagātas. Jā, šobrīd arī turpinu dziedāt jauktajā korī. Tātad solo dziedāšana, tas ir tas, ko es daru jau no 2 gadu vecuma, un vēl joprojām to daru. Un tad no šī mācību gada es esmu sākusi dziedāt arī Kuldīgas bērnu un jauniešu centra popgrupā Putas. Vidējā grupā. Kas tas tāds ir? Grupa Putas? Popgrupa, kurā dzied nepārāk daudz meitenes, dažas mēs esam kādas 5. Un grupas jau tīri ok. Jā, mēs esam tāds kā ansamblis, un vadītāja ir tāpat mans vokālais pedagogs Agnese Grāvere, un mēs arī gatavojam repertuāru, daudz plānojam koncertēt un piedalīties arī konkursos. Kas ir tava mīļākā kora dziesma no iepriekšējiem dziesmu svētkiem? Gaismas pils, noteikti Gaismas pils. Jā, jo man arī, piemēram, Gaismas pils, piemēram, es dziedu tenoros, man tā sajūta bija vienkārši, Gaismas pils bija tā dziesma, kuru man gribējās atkārtot. Dziedāt vairākas reizes. Es saku, man vismaz tāds liekas, ka viņiem vajadzēja pūta vējiņus draut arī beigās pēc Gaismas pils. Ja paklausās tu ierakstu, beigās jau varēja dzirdēt, tomēr tenoru beigās tur kaut ko augšā tu sāk dziedāt. Diemžēl, LTV noslēdz ierakstu. Diemžēl. Un mīļākā dziesma solo? Vai ansamblim? Vai abiem? Godīgi sakot, tu man varētu jautāt šo jautājumu, jebkad tu man varētu pajautāt arī 5 gadus atpakaļ, kāda ir man mīļākā dziesma, un es tev nevarētu atbildēt, jo man nav tāda mīļākā dziesma, jo mans tas žanrs, kādu es klausos, ir ļoti atkarīgs no mana garstāvokļa, bet, tā tīri atbildot, varbūt precīzi jautājumu, šobrīd es teiktu, ka man mīļākā dziesma ir Writing on a Wall no Sam Smith. Angļu dziesmas. Neklausos angļu dziesmas vispār. Jā, un latviešu? Pirmā, kas man nāk prātā, ir Viņa raud no Ivo Fomina. Jo, jā, ļoti patīk Ivo Fomins. Fans esmu. Kāpēc ne Igo Fomins? Man patīk arī Igo Fomins. Vispār interesants fakts, kad man bija 7 gadi, es biju pie Igo Fomina uz nometni Liepājā. 7 dienas, veselu nedēļu, gatavojot koncertu programmu ar daudziem jauniešiem no visas Latvijas, un beigās bija tāds iespējīgs gala koncerts. Tas nav stresaini dziedāt? Vispār ir dziedāšana, manuprāt, dziedāt ir vēl grūtāk nekā spēlēt. Tad kā tu to tiec galā vispār? Tas ir treniņš, tas ir ļoti liels treniņš, ar to ir jāstrādā, jo dziedāšana ir ļoti vispār saistīta ar smadzenēm, ar psiholoģiju, ar to, ko es domāju. Un tev rokas netrīc pirms koncertiem? Trīc, un ne tikai rokas, arī kājas trīc. Bet tu jau dziedi ilgi, cik gadus tu jau dziedi solo? Vai ansamblī? 15. Cik? 15 gadus. Un vēl joprojām rokas trīc, jā? Jā. Tad kā tu tiec galā ar to? Tas vienkārši... Vai vienkārši let it flow, vienkārši pataisno, sajies ar cerībām? Es teiktu tā, ka tad, kad ir tas periods, kad es
arvien vairāk kāpju uz skatuves. Piemēram, šis Ziemassvētku periods, kad sanāk ļoti daudz koncerti, konkursi un kad ir jākāpj uz skatuves 2 reizes nedēļā, tad varbūt tas stress ir mazāk, jo tu vienkārši pierodi pie tā. Nu, labi, bet stress ir labi arī ne tikai skatuves, bet vispār tā kā ārpus skolas. Kā tu vispār šo visu tā kā ar jauniešu domu tagad esat pašpārvalda ģimnāzijā, ja? Jā. Un dziedāšana, kā vispār, kā? Es arī nezinu. Es teiktu, ka es esmu vienkārši ļoti, ļoti stipra personība, un es sevi kaut kā mēģinu sazemēt un tā saturēt kopā, kad ir jādara ļoti daudz kaut kas. Jo nu, ir daudz arī mēģina šādā pašā stilā. Nu, ne visiem sanāk. Kā pārējie var tā darīt, kā tu? Es uzskatu, ka uz šādu veidu jautājumiem nav tāda pareizā vai nepareizā atbilde, jo katrs cilvēks ir savādāks. Mēs nemeklējam pareizo atbildi, bet mēs meklējam tavu viedokli. Mans viedoklis ir tāds, ka man tas sanāk tāpēc, ka man ir ārkārtīgi liela mīlestība pret katru lietu, ko es daru. Tā deksme saucamā. Jā. Un kā deksme, tu atver šo deksmu pārējiem? Vai tas ir iespējams vispār, vai nav? Dariet to, kas jums patīk. And that's it. Jā. Pašpārvalde. Ko es ģimnāzijā daru pašpārvaldē? Es teiktu, ka mūsu skolas pašpārvalde ir ļoti aktīva savā darbībā, un mēs esam, man gribās teikt, tāda profesionāla pašpārvalde. Mums ir 4 ministrijas. Es darbojos izaugsmes ministrijā. Mēs šobrīd plānojam ziemas balli, plānojam dažādus erudīcijas konkursus, plānojam arī rakstīt projektus, lai skolā pasākumus veidot, un arī ārpus skolas, lai pasākumus veidot tādus grandiozākus. Un mums ir ļoti aktīvi sociāli tīkli, un arī sporta turnīri ļoti daudz. Cik jūs esat pašpārvaldē? 19. Un jūs ar 19 cilvēkiem tiekat galā ar sporta, visiem kultūras un tā tālāk pasākumiem? Jā. Un pasākumi ir vienīgais, ko jūs darat? Nu, jā. Jā. Labi, projektu rakstīšana jau arī pie tā pieder, bet tas ir viss, ko jums ir skolas padoma arī. Jā. Jūs tur sūtat savus pašpārvaldes biedrus? Jā. Skolēnu tiesības aizstāvat? Jā, skolēnu viedokļus aizstāvam, jā. Ceturtās vidusskolas pašpārvalde labāk? Es neatbildēšu šo jautājumu, man ir tas konflikts. Es cenšos tā nevērtēt. Tas galīgi nav vajadzīgs. Vispār tādu kaut kādu naidu veidot starp skolām, jo katrai pašpārvaldē noteikti ir tā sava odziņa un nav vispār jēgas. Ko tu dari pašpārvaldē? Pašpārvaldē savā amatā, sekretāra amatā, es tātad protokolēju katru sēdi. Un, kā jau minēju, darbojos izaugsmes ministrijā. Šobrīd mums ir izlikta. Kas ir izaugsmes ministrija? Izaugsmes ministrija ir ministrija, kura veido pasākumus, kas ir saistīti ar skolēnu izaugsmi, izglītību, zināšanu, Piemēram? karjeru. Mēs veidojam erudīcijas pasākumus, QR kodu spēles. Šobrīd arī veidojam podkāstu. Filmēsim 1. epizodi mūsu skolas podkāstam. Es tieši gribēju jautāt, jo mēs arī Cepeškrāsnes komandā esam pamanījuši, ka parādīsies to tās ģimnāzijas podkāsts Brīvstunda. Jā. Tas ir projektdarbs? Nē, vienkārši. Tas ir vienkārši mēs gribam un mēs uztaisam. Jā. Tā ir ideja, kas tika izdomāta jau pagājušajā gadā, bet viņa palika tā gaisā karājoties, un tad šogad mēs izdomājam, ka ir jāsāk darīt. Un par ko jūs tur runāsiet? Uz pirmo sarunu mēs esam aicinājuši skolas vadību. Visu vadību, cik tur cilvēku? Nē, 3 cilvēkus, direktori un direktors vietniekus. Jā. Un mēs jautāsim, cik es sapratu, jautājumus, kas ir nākuši no pašiem skolas skolēniem. Jūs taisīsiet tā iespēju skolēniem jautāt jebkādus jautājumus, un jūs vienkārši tos jautājumus prasīsiet pēc tam vadībai. Tie jautājumi jau ir, mēs esam saņēmuši jau tos jautājumus, un tad tā būs tāda ievada epizode, iepazīšanās epizode, un uzdosim jautājumus skolas vadībai. Un tālāk, pēc tam? To es vēl nevaru atklāt. Kas vadīs viņu? Gustavs Neimans un Elza Adelvašuka. Bet viņi bija šeit studijā pie mums. Jā. Jā. Viņi ir tie cilvēki, kas šobrīd es teiktu, ka vairāk deg uz to. Viņiem tā deksme uz to podkāstu ir tāda vislielākā, un viņas vairāk arī iesaistās, tāpēc viņiem tās idejas šobrīd ir visvairāk.
Tā, viena lieta, ko mēs esam aizmirsuši noteikti, ir ielikt kaut ko cepeškrāsnī, kā jau vienmēr šodien mēs gatavosim krosānus, mini krosānus. Matīs, tehniskais darbinieks, lūdzu man pasaki, cik vajag laiciņu un grādus. Uz čujonu? Tu zini, ka mēs nodedzāsim jauniešu māju šitā, ja? Cik? 185 grādi un 185. Cik? 12/15 minūtes. Skaidrs. Ar cerībām tā. Un pie reizes uzlikšu timeru tūlītās, jo man ir viss aizdoms, ka Droši. 12 minūtes paies tik ātri, ka nemanīsim. Ko vispār, dekorācijas. Ak, Jēzus Marija, tā. Pastāsti par dekorācijām, ko tu esi atnesus mums. Šodien esmu atnesusi šīs te skaistās lampiņas, kuras es izvilku no savas kastes kaut kur pagrīdē ārā uz Ziemassvētku laiku, un man viņas istabā deg 24/7, tāpēc tā ir viena lieta, kas man ļoti patīk. Es nevaru vispār pamācīties, ja man viņas nav ieslēgts, man viņas visu laiku deg. Tā ir lieta, kas raksturo mani šobrīd, tāpēc es viņas atnesu. Tur stāv mani AirPodi, manas austiņas, jo bez viņām es dzīvot vienkārši nevaru. Kurš var, ja saka tā, bez mūzikas mūsdienās? Jā, tad stāv vēstule no Cūkārpes, tāpēc, ka es esmu milzīgs Harry Potter fans. Man liekas, ka es par šo rudenu esmu noskatījusies Harry Potter kaut 1000 reizes. Tā, vēstulīte nāk pie manis. Tur tāds nelabs skaņas nāk no tās cepeškrāsnes, tad pilnīgi nevar saprast. Un te ir vēstule no, dear yes. Tur vēl iekšā bija biļete uz tā. peronu 9 un 3 ceturtdaļas. Bet es viņu izņēmu ārā. Tā, te ir uniform course. Es teikšu godīgi, es neesmu Harry Potter lasījusi. Man šīs lietas man ļoti maz ko izsaka. Minerva McGon. Labi, es pat nemēģināšu izrunāt šīs lietas. Kas vēl tev tur stāv? Vēl man stāv bungu vālītes, galīgi jauns. Ar tām vēl es neesmu spēlējis, jo es māku spēlēt arī bungas. Bungas spēlē jau kādu labu laiciņu. Kā ir bungas spēlēt? Ļoti patīkami. Man personīgi patīk izlādēties. Es izlādējos tādā veidā. Citi iet uz žīmu, bet es spēlēju bungas. Jā, tieši tā. Un vēl kas tur stāv? Vēl stāv manas brilles, jo es šobrīd man viņas nav interesantā kārtā, bet vispār es ar brillēm skatos televizoru, mācos, lasu un tā tālāk. Tās ir tās ar zilo gaismu, kas bloķē, ja? Vai tās ir... Vai arī pašlaik tu man neredzi vienkārši tagad? Es tev redzu ļoti labi. Ok. Un vēl man stāv kaste, kurā iekšā bija Arianas Grandes smaržas. Es teiktu, ka tas objekts ir kā divi vienā, jo Ariana Grande ir noteikti viens no maniem lielākajiem alkiem mūzikā, un viņas smaržas ir mans mīļākās. Tā. Mācības. Kā iet ar mācībām? Es melotu, ja es teiktu, ka šobrīd iet viss rožaini, jo tā nav. Patiesībā ir ļoti grūta tā 11. klase, bet es vienmēr esmu cilvēks, kas izdara visu līdz galam. Un tad, jā, kā vispār, jo atkal, labi, ar stresu tu kaut kā tiec galā, bet ar mācībām, zinot, ka tev ir visi ārpusskolas darbi. Jo mācības šobrīd man ir ļoti daudz, un arī ārpus skolas aktivitātes man ir ļoti daudz, un es ļoti, ļoti cīnos ikdienā, lai es varētu apvienot to visu. Bet, kā jau es teicu, es mīlu tik ļoti visu, ko es daru, ka man ir grūti kaut ko arī mest nost, lai man būtu vieglāk. Kāda priekšmeta tev ir? Mācība? Pagaidām viss, kas ir jebkurā skolā, plus specializētais kurs medicīnas pamati. Bet mācība priekšmeta? Tieši konkrēti matemātika vai? Jā, matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, sociālās zinātnes. Pareizi, tu jau jā, 12. klasē ir savādāk, jā. Jā, vēl nav man padziļinātie. Vēl nav padziļinātie. Mīļākais mācību priekšmets? Tie medicīnas pamati būs, varbūt. Un ķīmija arī patīk, ja? Nē, nepatīk. Kāpēc medicīnas pamati?
Jo medicīnas pamatā vairāk ir bioloģija šobrīd. Tieši no tā, ka vairāk tu tiek mācīts bioloģijā. Man patīk medicīnas pamata, tāpēc, ka mēs šobrīd apskatām tās tēmas, kas jau ir skatītas bioloģijā, bet vēl dziļāk. Un līdz ar to jau tās zināšanas kaut kādas ir un nav tā, ka galīgi neko nesaprot. Tad tu mums piedalies arī mediju grupā, vai ne? Jā. Ko tu dari mediju grupā? Pašlaik es rakstu projektu priekššova, kuru mēs plānojam filmēt nākamajā gadā. Kaut kad tas bija jau, man liekas, minēts, kaut ko mēs šādu jau. Tehniskais darbinieks, kaut kad mēs par šo runājām, vai ne jau? Jā. Bet man liekas, kas? Tehniskais darbinieks saka, ka nekas nav iesākts. Kā ir? Ir iesākts. Ir iesākts. Tagad ir iesākts. Ir iesākts. Kas tas būs vispār? Jā, būs vispār. Man jau negribās atklāt visu tā, bet plāns ir tāds, ka mēs aicināsim pārstāvis no katras skolas pašpārvaldes uz tādu kā zināšanu battle, kur būs jāatbild uz vairākiem jautājumiem, un mēs to taisīsim, varbūt tā vairāk vai mazāk kā spēles gudrs vai gudrāks tādā formātā. Tagad pašpārvaldes klausās tagad visi, ja? Tad tagad iet vaļā jūsu nākotnes pasākums. Tad tā gudrs vai gudrāks stila pasākums Ventspils skolu pašpārvaldēm? Jā, un tas būs filmēts. Tā kā tas būs pieejams arī YouTube un visur kur var redzēt. Un kāpēc šāds pasākums? Tā ir vienkārši tāda ideja, kas mums radās brainstormojot, ko mēs vispār varētu filmēt. Labi. Kāpēc? Kāpēc šādu pasākumu? Ko tas tā kā, Vai es mēģināju tagad atrast speciāli tieši gudrāko, vai tas jau, labi, to nesauksim par naidu kurināšanu, bet, Nē, es uz to neskatos kā naidu kurināšanu, es domāju, tas vienkārši ir tā pašpārvaldes pārstāvjiem pieredzēja un arī vienkārši, lai cilvēkiem būtu ko skatīties, kaut kas tāds jauns un interesants. Un mediju grupā, ko vēl tu dari? Podkāstu vadības komanda arī, ja? Es tā kaut kur iespraucos dažreiz. Kaut kur iespraucies. Jā. Tu it kā skaities mums arī tu biji pirmajā epizodē mums kā vadītāji, tāpēc es domāju tā, mums ir pietiekoši jau norunāts no mana, ka es domāju, ka es tev tūlīt varu vadības grašus nodot šeit. Tā kā es domāju, mēs varam droši samainīties tagad tā, lai būtu skatītājiem interesantāk, un tu varētu nākt pavadīt mums šito šovu. Labi. Ja tā, izteiksim ātri mikrofons ārā. Ram? Labi. Pavad šo šovu tagad, jo man jautājumi it kā beidzās. Bet man noteikti radīsies arī pretjautājumi, bet tas uz vēlāku laiku. Paldies. Tas tā, lai es arī, man savu telefonu arī vajag. Cik mums ir laiciņš palicis vēl? Mums laiciņš ir palicis vēl pāris minūtes, līdz kamēr šī kurosām būs gatava. Lūdzu, vāc šo šovu tālāk. Labi, Henrik. Mans pirmais jautājums tev ir, kāpēc tu vispār pieteicies jauniešu domai? Jo tu mums esi tāds aktīvs pārstāvis. Es jau ievēlēts par atbildīgo komisijā. Jā, sabiedriskās attiecības un sociālai tīkli. Pirmkārt, jau es pieteicos jauniešu domai, tāpēc, ka es gribu redzēt, ka cilvēki līdzdarbojas. Jo man tā lieta, kas man reāli traucē dzīvē, tas, ka cilvēki neiesaistās vispār nekur. Ka cilvēki ir ļoti pasīvi, ka cilvēki neko nevēlas darīt savā dzīvē. Un viens no tādiem maniem mērķiem dzīvē ir tas, lai cilvēki to beidzot darītu. Kāpēc izvēlējies tieši sabiedrisko attiecību komisiju? Es jau savā runā jau biju teicis tur, ka es manīju būtiskas problēmas ar to, ka, manuprāt, viena no pagājušā gada lielākajām problēmām bija tāda, ka sociālo tīklu komunikācija vispār bija zem katras kritikas. Manuprāt, ka vispār sociālos tīklos bija ļoti maz satura, ļoti maz kas informatīvs. Un es izvēlējos tieši sabiedriskās attiecības arī tāpēc, ka top jauniešu portāls, Ventspils jauniešu portāls. Tad mēdīji un sociālai tīkli, tā ir tā tava lieta, kas tev patīk. Tā ir mana lieta, jā, jo tagad jautājums ir, kur es neesmu mediju telpā. Vispār, jā. Jo tagad ir, kur ir sabiedriskās attiecības jauniešu domē, te mēs sēžam cepišu krāsni vadam, jā.
jauniešu mediju zini būtisko LV, labi, par to mēs tagad klusējam, gan vairāk vai mazāk. Bet jā, tagad, mediju telpa ir mans tas tagad. Pāriet no uzņēmēja darbības uz mediju telpu vispār ļoti sarežģīti ir, bet, kaut kā man tas ir sanācis. Vispār runājot par tavu šo skolēnu mācību uzņēmumu, kā tu nonāci pie šīs idejas? Tu gribi oficiāli vai tu gribi neoficiāli? Oficiāli. Oficiāli. Pulkstenis bija 11:55, bija jāraksta angļu valodas esseja, un pēdējās 5 minūtes termiņā es izmantoju nevis, lai rakstītu esseju, bet lai izdomātu to, kā ātrāk to uzrakstīt. Un tad, meklējot metodas, es nonācu pie tā, ka ir stenogrāfija. Bet aparāti maksā pāris simts vai pat 1000 eiro, un es sapratu, ka tas ir pilnīgi nekam nederīgi. Un es vēlējos uztaisīt stenogrāfijas aparātu, kas izmaksātu lētāk, būtu efektīvāks, un tad tas tāpa par mācību uzņēmumu. Tik it kā vienkārši. Ja neoficiāli runājot, arī tas varētu viena no motivācijām bija arī tāda, ka es vēlējos vispār izveidot mācību uzņēmumu, jo es biju 2023. gadā es biju beidzis Unlocked nometni. Un es gribēju kaut ko darīt Junior Čumet Latvijā visā tajā tīklā. 10. klasē problēma bija tāda, ka es aizrāvos ar olimpiādēm un nekam īsti laika nepalika. Vai tev liekas, ka tavs skolēnu mācību uzņēmums bija veiksmīgs? Ja mēs runājam no biznesa viedokļa, tad tas ir pilnīgi izgāšanās. Jo mēs traki palikām mīnusos īstenībā. Kā tev liekas, ko varētu darīt savādāk, ja tu darītu to otro reizi? Tagad tā. Es nezinu, ko es gribētu darīt, kā es to darītu vēlreiz. Noteikti tā būtu ātrāka prototipēšana. Tā kā ātrāk nonākt pie, teiksim tā, gatava produkta, bet tas jau nav atkarīgs no manis. Es nebiju tehniskais vadītājs tajā komandā. Ko es noteikti būtu darījis savādāk? Visticamāk, kad komunikācijā žūrī. Jo man liekas, tas mums diezgan traki nospēlēja negatīvi gan cits bazārs ziemā, gan pavasarī, kurā mēs pilnīgi, mēs aizbraucam uz turieni, domājot, ka mēs kaut ko uzvarēsim, un mēs atbraucam atpakaļ ar pilnīgi neko. Vai tu plāno kaut kad atsākt uzņēmēju darbību? Nē, Stenovrēt jau vēl darbojas formāli. Vienīgā problēma pašlaik ir noteikti finansējums un cilvēki. Jo pagaidām mēs esam palicis viens. Tagad, teorētiski es viņu varu turpināt arī viens, bet tad man jāiet prom no jauniešu domas, no šitā medija, un tikai un vienīgi man ir jāņem Stenovrēt. Es nevaru vienkārši tā, Tad tu izvēlies mēdījus un šo darbošanos, kas nav saistīta ar uzņēmēju darbību. Šī tā kā vieta, tā kā mediju telpa un viss tās, labi, uzņēmēja darbība arī ir sociālās zinātnes, bet vienkārši tā mediju telpa, man liekas, tā bišķi daudzpusīgāka un ar lielāku ietekmi uz sabiedrību. Jo pa lielam jau Stenovrētam ir problēma tāda, ka tas ir nišas produkts. Viņš ietekmē ļoti mazu sabiedrības daļu, un ja viņi grib pataisīt par tādu mainstream produktu, tur būtu jāiegulda tik nežēlīgi daudz resursu, ka pagaidām man nav tādu spēku, nav tādas iespējas arī. Runājot par jauniešu domu, vai ir kāds pasākums, kuru tu gribētu uzrīkot? Jā, man ir padomā, bet kamēr nav līderprogrammas programmas pieteikums līdz galam aizgājis, nevis pieteikums, bet izvēle. Jā, rezultāts. Tikmēr pagaidām es savus kārtas, teiksim tā, jauniešu domē neatklāju, jo... Pat ja es netiktu jauniešu domē, es to projektu gribētu īstenot. Vienreiz tas būtu nežēlīgi čakarīgi. Tā kā tas nav realistiski iespējams. Tad savā projektā tu plānoji iesaistīt arī jauniešu domas resursus, ja? Tāpēc, kā to darīja Aleksis Masaits. Labi. Viņš gan bija jauniešu domas vadītājs pagājušajā gadā, es pareizi sapratu. Ja?
Es gan neesmu, bet es ceru, ka, ja mēs tiksim ap divi jaunieši domē, tad mēs, līderu programmā, tad mēs noteikti varam īstenot tādas divas projektus. Es izmantoju, pat Ventspilī būtu labāk, jo Ventspilī arī tas, labi, es teikšu, izglītojošie pasākumi ir ļoti maz. Jā, es Tādi informatīvi, saturiski, kas būtu jauniešiem ne tikai izklaidējuši, bet arī informatīvi. Un, man liekas, šādi pasākums noteikti ļoti daudz pietrūkst. Tas īstenībā tas iemesls, kāpēc es eju uz līderu programmu, jo es gribu šo problēmu risināt. Jā. Tā kā, bet jauniešu doma, jā, protams, ka es izmantoju jauniešu domas resursus kādā savādāk. Mēs izmantojam pašlaik jauniešu mājas resursus. Tad, tas pats jau plēlam arī ir. Kādā formātā tas izskatīsies, to es gan nevaru pašlaik pateikt. Es ļoti ceru, ka būs. Man intuīcija saka, ka būs. Tu arī pieteicies uz līderu programmu, ne? Jā. Un kā gāja? Es nezinu, kāpēc, bet pēdējā laikā esmu kļuvusi ļoti, ļoti nepārliecināta par sevi, un es ceru, ka tā mana radošā ideja, kuru es prezentēju šajā te intervijā, tā kā būs tā vadošā, un ka viņi izvilks mani, teiksim tā. Zin kā, redzot, ka, piemēram, līderu programmas, tā kā viena no dažu tādu, tie projektu idejas, piemēram, kandidēt vēlēšanās, karjeras podkāsts, man nešķiet tās idejas totāli nerealizējamas. Tas, ko es iesniedzu, varbūt ir bišķiņ savādākā formātā, un tas būtu tāds, reāli liels pasākums. Ar cerībām, ko es, protams, varētu izveidot. Bet, kāpēc uztraukums? Domā, ideja ir tā vai nerealizējama? Tā gan nevar būt. Es domāju, ka mana ideja ir ļoti realizējama, un viņa ir ļoti laba. Viņa ir, manuprāt, mana ideja ir tāda, kas vispār nav vēl nekur izdomāta. Viņa nav nekur vēl realizēta, un tāpēc es ceru, ka žūrija novērtēs to, cik tā ideja ir oriģināla. Cik vispār ir traki ar tām intervijām? Kā tev bija tas intervijas process? Tas laiks pagāja ļoti ātri. Es pat nebiju tā, ka es sēdēju un domāju, Dievs, kad ātrāk tas viss beigsies. Es tīri izbaudīju. Kas tev sēdēja žūrijā? Kots sēdēja. Labi, kots. Viņš arī bija tas, kurš visvairāk. Man jau stāstīja, ka viņš bliež jautājumus vien pēc tā kā automātu pilnīgi. Kas vēl sēdēja? Klīner, tas man. Kokorevičs? Jā. Un vēl sievietes, bet es nezinu, kā viņas sauc. Man liekas, viena bija no Junior Čumit Latviju, to gan es zinu. Viena bija tāda blonda, un otra bija tāda ruda. Jā. Mēs zinām, pa ko iet runa vārdos. Tagad es neatceros. Labi, ne par to iet runa. Stresa līmenis arī tur? Bija stresa līmenis, bet nē, man patika. Es izgāju ārā, un man īsti nebija nekāds sirdsapziņas pārmetums, kā man tas parasti ir. No stresa out, jā. Es jutos diezgan labi, jā. Man ir labi tad nojaut par šo visu. Un hackathonā? Tu vispār esi pieteikusies? Tu esi bijis pirms tam jau pieteikusies? Tā kā pirms tam centusies tikt uz līderu programmu? Nē, šī pirmā reize. Jā. Same. Es tagad sāku lēnām domāt ar to hackathonu, kas būs. Jo man jau stāstīja, ka tur daži iet vienos gulēt, daži iet divos, un daži neiet gulēt. Daži, jā. Un es tad nesaprotu, kā var pēc tam 2 līdz 2 naktī nosēžot. Labi, es līdz 2 naktī nosēžot, varbūt arī funkcionāls nākušajā dienā, piemēram, tagad. Bet, ja tu neaizēji gulēt, vispār, kā tu pēc tam nākušajā dienā spēj prezentēt, vispār es nesaprotu, kā to cilvēki dabūjuši gatavu. Es redzu, ka mums ir beidzies, bet es nevaru saprast. Mēs varētu ņemt ārā viņus. Tā, gandrīz rokas aplaucēja. Tā, man tur jaka stāv, var droši izņemt, paņemt manu jaku un... Es varu noņemt viņus nost. Droši. Tikai neliec mikrofonu klāt. Vislabāk, ja man padotu, vod. Vārds, tā. Šai vēl kāds jautājums gaisā, kamēr es te nodarbošos ar cepškrāsnes. Labi. Vēl neskaitot to, ka tu darbojies pašpārvaldē, jauniešu domā un mediju grupā, vai tev ir vēl kādas aktivitātes ārpus skolas, ko tu dari? Jā, tas pats koris. Labi, tagad jau tas vairs nav aktuāli, bet es biju gājis trases automobilismā. Tas tāds kruts,
tehniskais sports, es saku tā. Nu, vispār nē, oficiāli viņš par sportu neskaitās, bet jebkurā gadījumā, bija ļoti interesanti 6 gadus tur iet un cīnīties ar modelīšu veidošanu un braukšanu. Jo tādas prasmes, ko tur iemācīja īsti, var iegūt citur, bet arī tad. Tas ir sarežģīts sporta veids, ļoti tehnisks, ļoti pārbauda reakcijas laiku, ļoti pārbauda pieredzi, bet noteikti ļoti vērtīgs. Ļoti vērtīgs pulciņš, kurā es gāju. Un tad vēl, protams, koris jau teicu, tas pats zina būtisko mēdījis, tur vispār jautājumu nav, arī tā pati pašpārvalde. Man gribās vairāk dzirdēt par to zina būtisko. Kas tas tāds ir? Zina būtisko ir plānots jauniešu medijs, kas veidotu saturu jaunietim formātā. Jo mūsuprāt, teiksim tā mediju pratības, tas mediju pratības zināšanas jauniešiem arī ir vispār ļoti kritiskas. Vispār, un jauniešiem arī nemaz nav īsti tāds tendēts, tāda vieta, kur izglītojoši un interesanti lasīt. Jo pagaidām ir tādas vietas kā Delfi, Apollo, LSMs, tikai tīri teksti. Kurus, protams, raksta cilvēks, kuram jaunība iespējams bija pirms 40 gadiem. Mums liekas, ka to visu telpu var padarīt interesantāku jauniešiem. Un tāds arī mūsu mērķis ir, lai jaunieši lasa. Vai tas ir visticamāk portāla veidolā, un mūsu cerības. Ko jūs jau esat izdarījuši līdz šim? Pagaidām mēs prototipu veidojam žurnālam un mājaslapai, kā arī veidojam podkāstu. Nepateikšu tagad, kas pa viesiem ir. Kā jūs vispār sanācāt kopā tā kompānija, kas jūs tur esat? Kā jūs Tas bija no Unlocked 2025 nometnes. Edgars Skots vienkārši teica, hei, es gribu izveidot jauniešu mediju, es meklēju cilvēkus, un kur jūs esat līderi, un es jums varu piedāvāt vietu, un nākam taisīt. Un kur jūs darbojaties? Kas ir tā jūsu sanākšana kopā vieta? Labi, neslēpsim. Tā ir dienas office, tas ir. Mēs ejam uz dienas, tur, kur strādā dienas. Tas īstenībā arī diezgan interesanti, kā, savā ziņā, nepagāja 6 mēneši no uzņēmēja darbības, ka es jau sēžu dienas officā ar Edgaru Kotu un runāju par mediju izveidi. Tas vispār man liekas, kā var 6 mēnešos nonākt pie kardināli savādākas jomas, vispār, kas ir, viņi nav tā, ka viņi nav asociēti, jo tās ir sociālās zinātnes. Bet uzņēmēja darbība un mediju telpa. Pilnīgi divas dažādas sfēras, un tas man vispār liekas interesanti, cik, tā viena lieta, iespējams, ko jaunieši nepadomāja par mācību uzņēmumu programmu, ir tas, cik daudz iespējas tā var iedot. Tie paši kontakti, tā paša tīklošanās un visas tās iespējas. 6 mēneši, un es no Stenovrēta nokļūstu mediju telpās. Es septembra sākumā vispār nebiju paredzējis, ka mēs tiktu uz SMU fināliem. Jā. Kur nu vēl uz Unlock nometni un kur nu vēl uz mediju telpām vēl. Tas vispār, man liekas, tā ir tā galvenā atziņa, ko es īstenībā labprāt dotu katram jaunietim, ir mācību uzņēmumu programmu izmantojiet maksimāli, cik jūs vien varat. Jo tās iespējas, ko jums tur var sniegt, ir bez limita. Kā jau mēs zinām, tu mācies 12. klasē un laiks straujiem soļiem iet uz priekšu. Kādi ir tavi plāni pēc vidusskolas? Nopietni, šis banālais jautājums man reāli kretnē vienmēr. Man ļoti patīk uzdot šo jautājumu vispār cilvēkiem, tāpēc, ka man interesē, ko katrs plāno, kādas ir tās intereses, kāda ir izglītība. Es jau varu teikt IT un bizness, bet tas tiek piedāvāts diezgan šaurā spektrā ar mācību iestādēm. Protams, ir man cilvēks tās, ka vajadzētu iet uz ārvalstīm. Vai tu plāno iet uz ārvalstīm vai palikt Latvijā labāk? Tas ir jautājums, uz kuru es nevaru atbildēt pašlaik. Jo, lai gan ja mēs tā salīdzinām, ārvalstīs ir šī mācību kvalitāte.
tur mēs noteikti varam teikt, ka pagaidām mācību kvalitāte ārvalstīs ir spēcīgāka nekā Latvijā, bet Latvijai ir kultūra. Un es bez latviešu kultūras vienkārši nevaru. Nu, koris un visa latviešu kultūra un visa latviešu tradīcijas, tās ir, protams, ir diaspora Latvijā. Latviešu diaspora citās valstīs. Bet tas nav gluži tas pats. Un man vajag vienkārši to latviešu kultūru sevī, jo, labi, man patīk domāt, ka es esmu patriots, un citi arī tā uzskata. Un man vienkārši vajag to. Es nevaru dzīvot bez latviešu kultūras. Kaut kā tā apmēram. Labi. Vai, protams, vienmēr jau ir iespēja izmācīties ārvalstīs un atgriezties Latvijā. Bet tā problēma ir tāda, ka, man jau teica, pieradīs tur. Ko tad? Jo arī dzīves kvalitātes līmenis savā ziņā, labi, viņš ir labāks ārvalstīs. Bet, un ja pieradīs tur un negribēs braukt atpakaļ, tad, ir īsti nezinu, ko tu gribi labāk, kas ir tas novirziens, uz kuru tu gribi iet. Mans novirziens, uz ko es gribētu? Jā, es jau teicu, IT un bizness. Bet, kaut gan tagad skatoties, ka esmu iesaistīts mediju telpā, man vispār, man nāca dzīves ieteikums no Edgara Kota, neņem žurnālistiku. Tas ir diezgan ironiski, zinot, ka mēs sēdējam dienas ofisā un runājam par medijiem. Viņš saka, nē, nekad uz žurnālistiku. Bet tas iemesls arī interesants, tāpēc, ka labāk izmācīties specialitāti kaut kur citur un būt ekspertam tur un tad rakstīt par to. Jo žurnālistika jau arī, piemēram, tam pašam Jānim Domburam, viņam jau nav pabeigta augstākā izglītība, manuprāt, žurnālistikā. Bet tāpatās, mēs redzam televīzijā, viņš tomēr piedalās, televīzijā viņš ir un viņš visu dara. Pēc tam labāk nekā dažs labs cits žurnālists. Tā kā pagaidām, jāskatās arī, ko mācību iestādes piedāvā. Pagaidām es teikšu godīgi īstenībā, no vienas puses es esmu diezgan bezatbildīgi rīkojies pret savu nākotni, jo es neesmu pagaidām vēl izvērtījis, kur es gribu mācīties, un es nezinu, kur es to varu darīt, un vēl līdz galam arī īsti nezinu, ko es gribu mācīties. Jo, uzzināt to pēc iespējas ātrāk būtu labi. Jā. Tu darbojies arī pašpārvaldē. Kas ir tas, ko tu dari savas skolas pašpārvaldē? Mums nav komisija. Ja es teikšu godīgi tagad, man liekas vispār, ka būtu labi, ja mūsu skola arī pieņemtu tādu pašu stilu modeli kā ar ministrijām, tāpēc kāds ir ģimnāzijas pašpārvaldē un jauniešu domē. Jo man liekas, ka ja visi biedri dara vienu to pašu darbu, tas rada šausmīgu neefektivitāti. Vai tu nevēlējies būt pašpārvaldes prezidents šogad? Jā, centos. Nesanāca. Kas nesanāca? Teiksim tā, divas lietas, ko esmu iemācījies no pašpārvaldes prezidentūras mēģinājumiem, vienmēr ir jānāk ar izcilu runu. Kas nav tā kā veikta terminos, un kas ir skaidri pateicis, ko tu vēlies no tās redzēt. Jo var redzēt, mana runa bija ļoti nekonkrēta tajā momentā. Labi, tur, protams, arī nāk tas, ka vēlēšanas bija pirmajā sēdē, kas man liekas arī tā diezgan dīvaini, kas, it kā noteikumos nav atļauta, bet, zin kā, labi. Lai ir, teiksim tā, lai vada, jo man nav pagaidām problēma ar to, ka, man nav problēma to, ka prezidents ir tas cilvēks, kas ir pagaidām. Tā ir Krista. Nav problēma ar to. Vienīgais, protams, vai mēs darām to, kas būtu jādara pašpārvaldē, manuprāt, īsti nē, bet tas ir problēmas, ko es apņemos risināt tālāk. Kāpēc tu nevēlējies būt priekšsēdētājs jauniešu domē? Par cik netiki pašpārvaldē? Tas jau bija otrs iemesls. Kāpēc es nepieteicos jauniešu domas priekšsēdētāja amatā? Tāpēc, ka es nezinu, vai man to vajag. Jo
teiksim tā, es savas darba funkcijas varu veikt arī šeit ļoti labi, nesot. Nu, labi, tagad man ir amats formāli. Nu, es gan labāk, es izteikšos tā, ka tādā stilā, ka man nebūtu amats, es varu darīt arī domas uzdevumus, nesot šim deputātam. Nu, tā kā ar amatu. Jo tā īstenībā ir, man liekas, diezgan laba priekšrocība jauniešu domē tāda, ka tev nav jābūt formālam amatam, lai kaut ko varētu spēt ietekmēt tur. Jo, it īpaši, ja tev ir balstiesības. Ja balstiesība nav, tad varbūt ir bišķi sarežģītāk. Bet, vismaz man labāk patīk tas jauniešu domas stils, kā tas tiek vadīts, un tas, ka mēs pieturamies pie visiem uzdevumiem, kas jāpild ir jauniešu domai. Jā, un tā kā mēs pildām visus tos uzdevumus, man nav problēma jauniešu domas darba, kā tas pagaidām ir. Nu, man tev ir aptrūkušies jautājumi. Aptrūkušies jautājumi, man liekas, ka pagaid. Cik tur datorā tā mums tagad rādās? Cik te ir laiciņš? 1:34. Ne jau pulksteņa laiks. Tur ir 54 minūtes. Tev tiešām jautājumu nav. Wow. Tad es domāju, ka mēs noteikti varam teikt lielu paldies. Pagaid, vispār samainamies atpakaļ, jo man vajag pie pults tikt. Nē, kameras atkal nemainīšu. Ok, jā. Ko tu tur man tagad atkal rādi? Redzi, zini, kas ir ap lietu? Tu vari rādīt da jebko tagad, bet es nespēju izlasīt. Atnāc uz... Ir ap 1 stundu, Tu to neuzrakst. Tas nebija tas, kas tur bija uzrakstīts tehniskā darbinieka. Ir ap... Nē, redzi, tehniskā darbinieka lūdzu atnāc šeit studijā tagad. Atnāc lūdzu studijā pašlaik. Labi, atnāc lūdzu studijā, jo, sorry, bet es izlasītu pat tu man nevaru. Ir ap, ja, IRAP 1H. Sorry, bet, tā kā neviens loģisks cilvēks šādu tekstu nevar izlasīt. Tā kā, nevar gan izlasīt, Matīs. Nevar tā izlasīt. Man vajag saprast, kur ir atrodās tagad mūzika. Tā. Es teikšu lielu paldies jums skatītājiem un klausītājiem, kā pieslēdzāties mūsu epizodei. Noteikti sakam lielu paldies tagad jau vadītājai arī un viesim Emīlijai Jasmīnai Švarcai. Paldies tev, Henrika, par sarunu. Un tiekamies nākušais reizēs. Kas mums ir nākušais viesis? Atkal neviens neko nezina. Skaidrs. Tehniskais darbinieks atkal ēd. Un, jā.